Rihards, sākšu nevis ar tevi pašu, bet komandu, kas notiek, kādā veidā esat nonākuši pēdējā vietā, lai gan šķita, ka sezonas sākumā gana cerīgi tas viss izskatās. Jā, tā bija. Tāpēc arī ir mainījies treneris tagad. Un sezonas sākumā un arī pirms Ziemassvētku pārtraukums pret Liberec vai pret citām komandām bija diezgan tādas ļoti enerģiskas spēles un ļoti ciešas spēles, kur mums varbūt 3 punkti izslīdēja beigās vai mēs tad beigās kādu golu ielaidām un tiešām varējām uzvarēt tās spēles. Tad šogad bija pilnīgi bezcerīgi sākumā. Tiešām tā kā komandai tas ir pietrūka enerģijas un bija vajadzīgs pārmaiņas visticamāk. Un tagad, tāpēc es domāju, ka tieši tā varbūt tā emocionālais fons kaut kā, es domāju, ka nekas nebija mainījies, varbūt tieši tā mūsu mentalitāte bija tā nosēdusies bez šī. Tas nozīmē, ka tu redzi komandai potenciālu, jo reizēm ir tā, ka maina treneru vienu otru, bet sastāvs ir tāds, kāds tas ir, un šādi spēlē kā protu, un nekas labāk nekļūst. Bet atkal citos gadījumos, ka tiešām atnāk treneris vai taktiku pamaina vai iedvesmo, vai tu redzi, ka tagad runās vairāk par laukuma spēlētājiem, ka viņi var pacelt to latiņu. Es ticu, ka var pacelt, jā. Es ticu, jo mums arī paskatās, ko transfermarketē tie pašām mums ir diezgan labs tas sastāv. Salīdzinoši ar, arī, man liekas, ka budžetā mēs baigi neatpaliekam no citām komandām. Vai pat pārspējam citas, kas ir virs mums un pēc Eirokausiem, man liekas, tur cīnām. Tā kā, tādā spēlētāja kvalitātes ziņā es domāju, ka mēs arī esam, ja pastāstās citas komandas, kas tur tieši tuvāk augšgalam, tur, tiešām nekas tik tāds, nekāds kosmos tur nav, ja tīpaši salīdzina mūsu spēlētājiem, mums ir labas kvalitātes. Es domāju, ka kaut kas vienkārši nekliks čēkli, negriezās tajā. Vajadzēja kaut ko jaunu, tagad redzēsim, jā, es domāju, ka būs labāk. Par tevi pašu, kā tu pats jūti, spēlētājiem nepatīk parasti baigi vērtēt savu sniegumu, bet kā tu pats jūti, vai tev izdodas to latiņu, to līmeni turēt vienmērīgu, vai, atnāk jaunu čempionātu, grib sevi parādīt no labākās puses, saņem uz 150%, pēc tam varbūt kaut kur atslāpst, kaut kur neizdodas tās spēles, kā tu jūti, vai tev sanāk visas čempionāta garumā būt līmenī? Pagājušajā beigās, man liekas, ka ļoti veiksmīgi bija tas pēdējais posms ap izlasi, un gan pirms izlases, gan pēc bija diezgan labs spēle. Šogad ir grūti bija sev parādīt, jo, kā saka, komandai bija tiešām vājš sniegums, un tā kā, ja visi spēlē slikti, tad, bet Vārtsargs tomēr tas mazliet atdalīts no komandas. Man liekas, ka, pietiekami veiksmīgi tas spēles bija, tiešām es nevaru tā kā ļoti kritiski skatīties sev. Tā kā, protams, ka vienmēr kur aug, tā kā vēl, tā kā es nedomāju, ka es tagad Dukla Prāga spēlēju tagad, un es ko baigi esmu sasniedzis, tā kā gribās vienmēr spēt arī nākamos soļus, tā motivācija pagaidām pietiek trenēties, jā. Sacīja, ka vārtsargi ir mazliet atsevišķi no komandas. Noskaidrojām no jūsu preses dienesta, ka ir 4 vārtsargi komandā, ir 2 vārtsargu treneri. Tāda diezgan liela brigāde, kā tu vari salīdzināt ar tiem iepriekšējiem klubiem, kur tu esi strādājis, un kā tu jūties šajā pulciņā? Jā, mēs tagad diezgan daudz izmaiņas notikuši. Pirms tam mēs bijām 3 ar 1 treneri, tagad mēs esam 4 ar 2. Tā kā. Bet tagad man patīk īstenībā mūsu treniņu process, kāds ir pēdējās tagad šonedēļ ir, man šķiet, ka mēs strādājam labā līmenī, un, jā, tā kā arī konkurence ir diezgan laba, un mēs, es domāju, jā, kaut kā to savu līmeni varēsim tā pacelt. Man liekas, ka, tā kā, principā tā arī jābūt arī ārzemēs, man liekas, ka tos klubos ir daudz vārtsargu un liels tas štābs. Viens no treneriem nerunā angliski, no vārtsargu treneriem. Kā tev ir arī galvenais treneris, cik saprotu, nav izcils angļu valodā, jā, bet te pašā laikā esmu diezgan labas atsauksmes arī no preses cilvēkiem par to, ka tu strauji mācies čehu valodu un jau sāc saprast, kā tu pats to noraksturot. Viņš ar mani tagad čehiski runājas, viņam tur, jā, rozumim, saprot. Tā kā. Bet kā ir patiesībā? Tu jau to domu, principā saprot, tad kaut kādus vārdus uzķer un tu jau pārējos tā saliec pa plauktiņiem. Bet īpaši, ja ir kaut kāda tā futbola, tā taktika vai kaut kas tam līdzīgs, tur vispār viss ļoti vienkārši. Man liekas, ka
tur jebkurā valodā varētu runāt un tu lielāko daļu saprast. Iemācies, tu nezinu, tu pāris ņem tādu interesantu vārdu, tur uzbrucējs aizsargs, visu to iemācies, tie nekā spēki vairs nepaliek. Otrais treniņš šodien bija jaunā trenera vadībā. Pēc treniņa beigām galvenais pasauca visus vārdsargus, arī tevi, kas šķiet arī tā mazliet interesanti, cik tas ir ierasti, un ja nav noslēpums, par ko bija runa. Nē, Vismaz apmēram. Runa bija tāda, ka vienam otru jāatbalsta ir un ka mums komandā tagad nebūs tā, ka ir pirmais numurs, kurš tur visu laiku spēlē, ka visu laiku būs konkurence par to vietu, un lai mēs tur neatslāpstam un lai mēs viens otru atbalstam, principā. Tā bija tā galvenā doma. Jā, tā kā. Vai nojauta, kurš rīt sargās vārtus, kad to vispār paziņo treneri, un pie šī paša jautājuma par spēli pret Zlīnu, viņam daudz punktu ir, bet laikam nevar uzskatīt, ka viņi galvas tiesa pārāk un var cīnīties par uzvaru. Par to jau mēs runājam, pirms tam, kad mums, man liekas, spēlētāju kvalitātes ir augstāks nekā viņiem. Varbūt viņi ir bišķi pieredzējušāki un viņi māk paņemt tos punktus vairāk nekā mēs. Bet arī pagājušā spēlēs pret Zlīnu, pret Hradec mājās mēs bijām, es domāju, pat pārāk. Beigās neizšķirs, jo mēs varbūt kaut ko līdz galam neizmantojām vai kādu nevajadzīgu pendeli nopelnījām. Tā, bet... Par sastāvu, par rītdienu? Parasti, paziņo parasti jau dienu iepriekš. Tā kā es principā visu zinu. Labi, netincināsim, rīt pārliecināsimies paši. Vai sanāca arī ar vēl vienu bijušo komandas biedru, Krolis no Valmieras laikiem, tagad arī Marko Regža, viņš gan tevi personīgi nepārspēja, bet viņa komanda diezgan pārliecinoši uzvarēja. Kā tu jūties, ka aizvien vairāk latviešu parādās tev pazīstami un vai pārmini kādus vārdus ar Marko? Protams, jā. Tur vienmēr ir kaut kādas tās tehniskie jautājumi, tur par nodokļiem, nezinu, automašīnām. Šī cenā parunāties ar Marko, protams, arī. Jā, mēs jau tomēr sen diezgan pazīstam. Tas prieks liels, ka viņš ir arī varbūt spērs, ko nākamo sovu karjerā un atbraucis arī šajien pamēģināt izsisties tālāk un Tenkevics tāpat. Tā kā, protams, mēs viens otru mēģinām atbalstīt. Es domāju, ka tikai prieks skatāmies, ka vēl vairāk latviešu brauc uz ārzemēm un cerams, ka beigās arī mums sanāks to izlases līmeni pats. Nē, un Raimonu mēs jau diezgan bieži satiekamies tur parunājam. Kā pašam šķiet, jūs tādā pozitīvā gaismā Latvijas futbola zīmolu paceļat? Pirmkārt jau, protams, Raimons un tu, kur jau kaut kādu laiku šeit ir, un viens izceļas ar vārtu gūmiem, otrs sargā vārtus. Es domāju, ka jā, ja jau vēl latvieši ņem, es domāju. Tu domā, ka jūs palīdzat arī šādā veidā? Potenciāli, es tā ceru, jā. Katrs gadījums ir, es domāju, ka savādāks, bet es domāju, ka ja mēs tur būtu galīgi kaut kādi tādi, kas tur neklausās un slinko visu laiku, es domāju, ka latvieši vairs neņemt. Varbūt tāds ir ļoti sarežģīts jautājums, kā tev pašam šķiet, vai tu esi pacēlis savas akcijas vārdsargu tirgu, ierodoties šeit Čehijā, vai te ir labākas iespējas nekā no Latvijas, vai tevi pamana Čehijā un ne tikai Čehijā, bet arī blakus valstīs, vai tu to jūti kaut kādā mērā? Es domāju, ka jā, bet es domāju, es to jutīšu vairāk vasarā, vai tur kaut kāds progress ir bijis tādā ziņā. Bet, jā, es domāju, ka es baigi par to neuztraucos, bet, protams, ka braukt uz Latviju atpakaļ uz izlasi ir patīkamāk atbraukt no Čehijas, ka tu tomēr, katra spēle ir augstā līmenī salīdzinoši un tā kā ir vieglāk, turēt to līmeni. Varbūt nav tā kā, kad atbrauc uz izlasi, nav tā kā jāspēr solis uz augšu, bet tas solis ir tāds sānisks vai bišķi kaut kas jāpamaina taktiski un tad var atkal spēlēt, nevis tur jāpielūgties kādam baigajam ātrumam uzreiz pēkšņi tā. Bet es to jūtu noteikti, tā kā futbols paliek tā kā vieglāks ar laiku, ka spēlē labākā līmenī. Vai nav arī otrādi, ka tev Čehi prasa par Latvijas čempionātu, ņemot vairāk, ka sporta direktoram 2 dēli spēlē Jelgavā un citi Čehi spēlē tur, vai nav tā, ka interesējās arī par Latvijas čempionātu, pēc maz vai katru pāriet? Ja kādam nav pietiekams spēles laiks? Mums jau visu laiku tur brauc, viņiem ir sadarbība kaut kāda, man liekas, arī ar mūsu klubu. Tur kaut kādas viņiem paziņas ir izveidojušās, un tad viņi uz Jelgavu diezgan daudz sūta spēlētājs tagad. Tā kā bija vēl kādi, kas aizbrauc, bija Ulmans, un tur vēl pāris tagad, diezgan tur daudz. Tā kā,
es nezinu, man liekas, ka viņiem tādas baigās atsauksmes pa Latviju, pa Jelgavu nav tā, ka tur braucēt, vai tur ir superīgi, bet viņi tā drīzāk to skatās kā uz tādu iespēju, kā ārzemniekam aizbraukt uz Latviju. Varbūt viņi saka, ka šeit viņi ir tā kā viens no daudziem, tā kā viņi aizbrauc uz Latviju, uz Jelgavu, tā kā arī es satiku to vārdsargu, kas tur spēlē, un es ar viņu arī diezgan ilgi parunājām. Dvoržāks, pareizi? Jā, ar Dvoržāku mēs parunājām, un viņš saka, ka šeit es tā kā viens no daudziem, tu aizbrauc uz turieni, un tu jūti, ka tevi baigi pamana pēkšņi, ka tu esi tā kā, kad viņam šeit Čehijā, viņam nebūtu iespēja uzspēlēt varbūt augstākajā līmenī, bet ka tur viņam ir tā kā, ir iespēja uzspēlēt pret Rīgu, RFS, ka viņš sev var parādīt pret lielākiem klubiem nekā varbūt Čehijas otrajā līgā. Jā. Un droši vien virslīgas reputāciju runājam atkal otrā virzienā, ne tikai jūs latvieši taisāt, bet arī tie, kas atbrauc no virslīgas leģionāri par dialogu, gribas mazo jautājumu pavaicāt, kāpēc viņš nespēlēja, kā viņš te ir iejuties vai galīgi šērsām visiet. Ko tava reakcija nozīmē? Viņam pagājuši gadu, viņš tur bišķi satraumējās, tad viņam, principā viņš atbrauc, viņš spēlēja, bet viņam treniņā tāda ļoti neveiksmīga trauma sanāca, un tad viņš aizbrauc laikam ārstējās, tad viņš aizbrauc atpakaļ uz Malī, laikam viņš malēs no Malī ir, un tad tagad arī viņš bija pirmssezonā ar mums, un tad viņam atkal bija jābrauc vīzu taisīt tur, un viņš kaut mēnesi vienkārši ar mums nebija, tad tikko viņš atbrauc atpakaļ. Tā kā viņam arī, viņiem sarežģīti, tiem no Āfrikas spēlētājiem grūtāk, viņi brauc vienmēr un baigi citāt par to savu vietu. Bet, viņam tā mazliet sarežģītāk, bet viņam arī kvalitātes ir. Es domāju, varbūt ar laiku viņš pieradīs. Un pabeigsim šo sarunu. Pēdējais jautājums, vai tev Prāgas Dukla ir arī kaut kādā mērā jau sirdī šis klubs, vai tev viņš ir tuvs, un cik liela ir tava vēlme nevis tikai tā kā sevi personīgi parādīt vārtos un pacelt savas akcijas, bet tiešām palīdzēt klubam noturēties augstākajā līgā? Es ļoti novērtēju to, ka viņi ir, kad, piemēram, viņi paskatījās uz mani un izvērtēja tās manas kvalitātes, un ka viņiem likās, ka es varēšu viņiem šeit palīdzēt, ka viņi kaut kādā mērā man noticēja, un tāpēc gribās vienmēr attaisnot tās cerības, un protams, liela tā kā motivācija ir tas, ka gan pašam personīgi, gan arī klubam kā tādam ir, jāizdara visu, lai paliktu līgā, un kā es teicu, mums noteikti ir kvalitātes, lai to izdarītu, vai tas sanāk, varbūt, kad tu sāc tā kā iet nepareizajā virzienā, ir grūti salauzt to virzienu un atkal. Tāpēc cerams, ka jaunu treneru tas impulss būs pietiekami stiprs un mums sanās to pagriezt. Jo es tiešām būtu bēdīgs, ka klubs, kurš man paņem no Latvijas, un vispār ir interesants stāsts, ka mēs bijām izlasē, un es zināju jau, ka varētu braukt uz Duklu, principā viss bija sarunāts, bet viņiem neizdevās uzvarēt pēdējo spēli, viņi iekrita play-offā. Un tad par izkrišanu, un tad tur bija, viņi aizgāja līdz pendelēm. Tur izšķirās arī tos liktenis. Jā, un tas bija vienkārši tur, viņi vēl pēdējā spēlē ielaida, man liekas, papildu laikā, un tad iesit tur kaut kādā, nezinu, tur pilnīgi bija ļoti, viņi principā krita ārā, un tad viņi iesit golu, un tad pendelēs uzvarēja. Tā kā, bija tās diezgan, jo es ļoti gribēju braukt uz Čehiju, un tas bija tāds arī satraucošs brīdis. Paldies Dievam, man tajā brīdī bija, man ģimene skatījās, bet es tajā brīdī biju treniņā izlasē. Tā kā es kaut kā to spēli, to otro puslaiku un tās pendeles neredzēju, bet es domāju, es būtu skatījies, būtu tās. Tagad tu esi šeit un atkal tie draudz izkrist, bet ceru, ka viss beigsies labi. Jā, noteikti, bet es tā skatāmies uz tām citām komandām, tomēr šogad tā līga ir stiprāk, nav tāda viena, kas atpaliek. Tāpēc, būs diezgan jāstrādā. Un apakšā, kas ir vēl Ostrava, kas vispār nav apakšgala klubs, tā kā es domāju, ka viņi arī sāks uzvarēt spēles, un tad beigās tie klubi, kas tur paliek, pat izvērītos no play-offiem, būs ļoti grūti.